Trīs lietas, kāpēc sākt ar sevi strādāt tieši pārmaiņu laikā. Nu, pirmā lieta noteikti, ko es gribētu izcelt, ir vieglums. Vieglums, kas nāk no tā, ka mēs reāli apzināmies, kas ir tas, kas ar mums notiek, un mēs tam nepratojamies. Mēs esam daudz pieņemošāki, daudz izprotošāki, un tas palīdz mums tikt vaļā no virkni drāmām, no virkni pārdzīvojumiem, kas savādāk būtu, tad, ja mēs nesaprotam, kas tas ir, kas ar mums šajā laikā notiek, kāpēc sajūtas mainās, kāpēc dzīves notikumi iegriežas tā, kā viņi iegriežas un tam līdzīgi. Otrā lieta noteikti, ko es gribētu izcelt, ir tas, kad apzināti ejot cauri pārmaiņām, mēs varam viņas izmantot savā labā, un viņas tā kā kļūst daudz jaudīgākas, daudz intensīvākas. Un tad, kad pārmaiņas mūsu dzīvē notiek ar daudz lielāku jaudu, mēs daudz ātrāk varam nokļūt tur, kur mēs gribam nokļūt. Tādēļ tas ir diezgan fēns moments, ko noteikti der likt lietā, jo pārmaiņas ir notiks tā vai tā. Jautājums, vai mēs viņas liksim lietā, šīs enerģijas vai nē. Un trešā lieta, kuru izceltu, ir saistīts ar to, kad viss pārmaiņas ir piepildīts ar svētībām, un šīs svētības ir kā dāvanas, kuras tieši šis laiks mums nes. Un pārmaiņu laika dāvanas ir dāvanas, kuras der tikai, kuras saņem drosmīgie, kuras saņem tie, kas ir gatavi darīt, un tie, kas ir nebaidās apzināti iet cauri šim laikam. Tie saņem šīs dāvanas. Un kas šī dāvana ir katram no mums individuāli, tas ir personisks stāsts, bet ejot cauri šim laikam intensīvi, apzināti, mērķiecīgi, mēs tuvojamies savai mīlošākajai, skaistākajai, mīlestības pielietākajai un gaišākajai sevis versijai. Mums ir daudz lielākas iespējas piepildīt tos sapņus savā dzīvē, kurus mēs vienmēr paši esam vēlējušies. Un tālūk.